Sveicināti! Tātad šī video es jums parādīšu, kā 2025. gadā jūs varat automatizēt savu biznesu. Tas aizņems ļoti maz laika un jūs paši ievērtēsiet, cik tas ir ātri un efektīvi ar mākslīgā intelekta palīdzību, ar botiem. Skatieties, tātad iedomājieties, ka tas ir klients, ja? Tagad mēs paņemsim, teiksim, negadījumu apdrošināšanu. Iedomājieties, ka tas ir klients, ja? Tagad viņam ir jāreģistrējās, jāpiereģistrējās. Tātad vārds Gunārs, Guncinītis @gmail.com. Tātad use strong. Reģistrēties. Tātad mēs esam piereģistrējušies un varam turpināt. Vēlamies vēlreiz laiku. Tātad apstiprināt 10 minūšu laikā. Tātad gaidam tagad botā. Patiesībā tas notiekās viss jūsu telefonā, ja, teiksim, mēs tagad gaidam. Katru tūlīt saņems minūtes laikā, jo katru minūti tas bots pārbauda, vai ir kāds jauns pasūtījums vai nav. Tātad uzgaidam. Varētu jau principā, kamēr gaidām, es varētu pastāstīt jums par admina sadaļu. Jā, kur ir cenas pieprasījums, jā, tā kā mums ir ID 59, produkts nelaimes gadījuma apdrošināšana, klients Gunārs, un kur ir tas te e-pasts, jā. Tagad, teiksim, ja mums vajag uzzināt vairāk informāciju par šo pasūtījumu, mēs rakstam pieteikums 59. Varētu ar balsi arī vadīt šo botu, tomēr, par cik viņš latviski nesaprot tik labi, tāpēc labāk būtu ierakstīt. Teiksim, par to valodu, mēs varam parunāt citā reizē. Tad rakstam pieteikums 59, jo ID mēs paņēmām, tas ir tā cenas pieprasījums, ja. Atnāca visas detaļas, tur apdrošināšanas vecums, tur līdz 60, ja, tur, teiksim, apdrošināšana no līdz, ja, kāds termiņš. Teiksim, tagad jūs esat sapratuši, cik jūs viņam, kāda būs cena tai apdrošināšanai. Ja, tagad tālāk mēs izrakstam rēķinu viņam. Rakstam rēķins, rakstam to pašu ID, kāds tur bija 59, ja, 59, un tagad rakstam cena. Un tā mūsu cena, ko mēs esam izdomājuši, nezinu, kas tad 500 eiro, piemēram, ja. Rakstam iekšā, rēķins 59, cena 500. Tad ejam, pagaidam tūlīt. Lūdzu, rēķins ir veiksmīgi izrakstīts, šeit ir tā detaļas rēķina numurs, tur, kur ir 500 eiro, status pendings. Tātad atnākam, ko viņš mums ir atnācis, atveram vaļā. Rēķins lūdzu, klients ir saņēmis jau rēķinu, apmaksāja 500 eiro, ja, tur tie nelaimes gadījums. Rēķina dizains arī var būt kāds, tik jums ir vien vajadzīgs. Teiksim, tagad mēs ejam uz admina sadaļu. Kur mums ir 2 pieteikumi, tas ir tātad pieteikumi, tas ir tikko nelaimes gadījumu, kur jauns 30.06, kur viņš arī ir. Tas pieteikums, kur mēs tikko saņēmām, tāda kur rēķini, arī kur ir 500 eiro, neapmaksāts. Tātad panelis, kur te ir mūsējie ienākumi un tā tālāk. Tagad varam paņemt, piemēram, rēķinu, kad mēs saņemam naudu, atzīmēt kā apmaksāts. Ienākam te. Apmaksāts. 500 eiro. Teiksim, jā, viss ir, kur ir API savienojumi, te jūs varat pieslēgties odstām, jā, lai odstas strādātu. Lai odstas strādātu, ir jāpieslēdz, ir API visi šitie, teiksim, te par apdrošinātāju, tur logo, kur tur API atslēga un parole un lietotāja vārds. Teiksim, īsumā, kā es teicu, tas ir ļoti, tagad nav jau vēl viss, tur ir daudz vairāk viss kaut kas. Tagad, piemēram,
aizējam atpakaļ uz botu, teiksim, lai pārbaudītu, vai tas strādā tā, jums nāk pieteikumi, un atnāk, teiksim, īziņa, ka tā kā jūs redzējāt šī tāds cenas pieprasījums, ja gadījumā kāds viņu, šī gadījumā mēs aizsūtījām rēķinu šim te, cenas pieprasījums šitam te nelējams gan 59. Mēs viņam aizsūtījām rēķinu. Bet ir gadījumi, kad, teiksim, palaiž garām vai teiksim, aizmirst, īsāk sakot, viņiem nomainās status uz paziņots. Tad, kad tiek paziņots, īsāk sakot, ir atnākusi ziņa, tad nomainās status uz paziņots. Un viņi var kaut kādā veidā palaist garām, un, teiksim, ja jūs tur neesat pie admina vai kā, vai kāds grib pārbaudīt, vai viss ir kārtīgi izdarīts, ko mēs darām, mēs uzrakstam atskaite. Atskaite, Atskaite, ko redzam, bots raksta. Un viņš mums iedos likt atskaiti. Viņš ne tikai iedos atskaiti par to, kas ir, nekur ir mums atnāca atskaite. Tātad par šo mēnesi, tas, teiksim, ienākums atskaita rēķini 7 kopā 62 900 neapstrādātie, nepārskatītie pieteikumi, tie, kas nav bijuši apstrādāti, kur ir cenas pieprasījums, šitie agro apdrošināšana, ceļojuma apdrošināšana, kargo apdrošināšana. Teiksim, mēs ieejam atpakaļ, un te mums ir ceļojuma apdrošināšana paziņots, agro apdrošināšana paziņots, kargo apdrošināšana paziņots. Tātad, respektīvi, mums šitie te 3 principā būtu jāapstrādā, viņiem būtu jādabūna cenas un jāizsūta klientam pieteikums. Šīs te visas ir tikai mazas, teiksim, ko vēl var, piemēram, te ir pieslēgtas arī datu bāzes, piemēram, ko mēs varam paņemt, teiksim, iedod man Jekaterīnas kontaktus. Kontaktus, Jekaterīnas, iedod man, iedod man, lūdzu, Jekaterīna, kur viņai arī ir e-pasts, teiksim, var pat uzrakstīt viņai e-pastu, teiksim, skatoties uzraksti Jekaterīnai e-pastu, teiksim, var jebko tur, es tevi mīlu, piemēram, es tevi mīlu. Tā, tad uzrakst Jekaterīnai e-pastu, es tevi mīlu, tagad apsīsimies, ko viņš mums pateiks atpakaļ. E-pasts, es tevi mīlu, ir veiksmīgi nosūtīts Jekaterīnai, vai ir vēl kaut kas, ar ko varu palīdzēt. Ieejam, kur mums ir, kur mums ir tie, te mums jābūt tagad, viņai bija info.tixi, šito check email, atveram vaļā, sirds vēstījums, kur, labdien, Jekaterīna, es tevi mīlu, ar cieņu Gunārs. Tagad, piemēram, pa lielam tas arī ir, te ir vēl daudz lielas iespējas, teiksim, tur, kad atnāk tas e-pasts par to, kad ir apmaksāts, var uztaisīt tā, ka aiziet arī klientam tā polise ar visiem līgumiem, ar visu, kas tikai ir nepieciešams. Iespējas ir nenormāli lielas, jūs, teiksim, šis bots, viņš arī var ne tikai tur, teiksim, to, ko es jums parādīju darīt, var arī tur sameklēt e-pastus, kādus jums vajag atrast, aizsūtīt e-pastus un nenormāli daudz iespējas ir. Es jums parādīju tikai nelielu daļiņu. Ja jums interesē, lūdzu griežaties pie manīm, un es ar lielāko prieku automatizēšu jūsu biznesu. Paldies, veiksmīgi jums dienu! Uz tikšanos nākotnē, kaut gan nākotnē jau ir šodien.